Ček, ček. 1, 2, 1, 2. Nu, sveiciens, sveiciens. Es zinu, ko jūs domājat. Ir maijs, kur tu biji janvārī? Teikšu godīgi, es veicu slepenu eksperimentu par materiālu izturību ekstrēmos apstākļos. Izrādījās, ka visizturīgākais materiāls šajā ziemā bija mana sega. Bet, ja nopietni, janvārī uznāca tāds augstums, ka jebkurš darbs pie mājas būtu bijis nevis būvniecība, bet gan cīņa par izdzīvošanu. Es gribēju jums radīt kvalitatīvu saturu, nevis video, kurā es 15 minūtes mēģinu atkausēt savus pirkstus ar fēnu. Tagad esmu atpakaļ enerģijas pilns un gandrīz atkusušām smadzenēm. Šādu attaisnojumu man sarakstīja mākslīgais intelekts, bet nav tik traki, ka nekas netiek darīts. Līdz šādam te rezultātam mēs esam nonākuši aptuveni 1,5 mēneša laikā. Un tad paskatāmies, kā mēs te līdz šim nonācām. Te, kur man ir iegādāts vadulas tādas. Šitās vadulas un te ir leņķīši. Leņķīši mums tur vienam logam jāapliek. Vannas istabā vadulas mēs liksim, lai var taisi novilkt, jā, sienu. Tad ar valkamos arī vienu garāku, vienu īsāku tādu paņēmu. Un tad jāsāk laikam ar, es domāju, ar to galu sienu. Šito tā varētu būt vienkāršākā. Jāpaskatās, vai varēs novilkt. Šitā forša. Tā, jā, labi, būs ok. Jā, bišķi vēl ūdeni jāatver, tur kaut kas man ir ārā, bet atbrauksim ar kubu. Tā kā, jā, ir jau pāris mēneši pagājuši. Tas diezgan ievilcies jau viss. Jā, šitais sarkanais mums tagad būs jāmais. Pirms tam bija zilais, kur es pagājušajā nedēļā pabeidzu griesti. Viņi tādi tumšāki, tas nozīmē laikam vēl, ka viņi mitri bišķi. Ja, ka te var redzēt atšķirību. Šitais ir sausais, šitais mitrais gabals. Tā cīnījās diezgan pagājušajā nedēļā. Baigi šķidrais, laikam sanāca. Menga ir gatava it kā, ja? Bet, nezinu, man liekas bišķi varētu būt pa šķidru. Nezinu. Tā liekas izskatās. Slīd visu nostā. Jā. Vēl varbūt jāuzliek. Kaut kā liekas, ka visu laiku pa šķidru. Tā jau forši valkās. Šķidrāks vieglāk, laikam bišķiņ. Tā, šito un vēl vienu bišķiņu esmu jau izlietojis. Bet, nu jā, te. Tā laikam nevarēs redzēt baigi. Šitādas te vietas nevar izvilkt, jo viņš līp klāt, man liekas. Es bišķi pagaidīšu, kamēr viņš piežūs bišķiņ. Un tad vēl vienais te nākšu. Te, kur ir sākumā jau liku šitajā stūrī, pirmo es liku, tur jau bišķi labāk, tā vieglāk, viņš nevalkās līdzi. Savādāk, jā, viņš tāds baigi. Laikam es nezinu, laikam pa šķīdru vēl joprojām esmu uztaisījis. Tad laikam es, kamēr tur žūst, šito vīdiņu, tas jau, man liekas, būs diezgan viegli. Šitos te, to sāniņu pagaidām vēl ne.
paskatāmies, ne? Kas tur sanācis vakar ir. Tā mums te izskatās. Nu jā, un tagad man liekas, ka jāiet ar to. Jā, redzi, šitādi te vietiņas, viņš vēl mīksts ir. Man liekas, kad būs forši tā. Tagad ar šito švamīti. Šito švamīti samitrināsim. Un tad viņš tāds. Tad viņš izlīdzinās tos sīkumus. Un te arī tas pats. Kā te izstās. Viņš labāk. Nu arī tāds viņš var iespiest. Redz tādi dziļāki. Šitie viņš izlīdzinās. Te arī kaut kāda bukte. Jā, vakar te nefilmēju, jo baigi nekas jau interesants te nav tāds. Tāpatās. Viņas pa samest mēgu un novilkt. Protams, izklausās vienkārši, bet tā nekas pat ļoti vienkārši nemaz nav. Šitos arī saliku. Šitie sienai saliks tad mēgu un arī novilks pa šitām vadulām. Tā. Varbūt šodien jāsaliek tos stūrīšus tur. Mums arī vēl kaut kur jāsaliek. Man vēl ir 4. Es nezinu, pēc tam jāņem nost viņas būs, lai nepaliek sienā, lai nesāk tur kaut kas rūsēt un neparādās brūnumi kaut kādi brūnas līnijas. Nu, pamēģināsim. Viņš tā kā rupjāku padara. Nav jau slikti. Šitā labi šodien īstenībā. Pasties uzliekam. Te bišķi pa vidu var redzēt. Pa daudz ir uzlikts. Tad mēs paņemam un bišķi noskrāpējam nost. Krietni vieglāk kā vakar. Es tam vēl ar to švamīti. Davai vēl vienreiz parādīšu, kā šitādi te pamitinājām bišķiņā. Kā šitādi te iet ciet smuki. Kāds bedrs. Un ciet ir. Pasties kā vienmērīgi. Nu, šitā ir. Kaut kur pa 3 stundām. Bišķiņ vairāk varbūt. Kādu minūti. Un tagad šitā siena. Šito sienu. Tā, nu mēngu es uzjaucu jau. Diezgan tādu šķidru. Tā, kur tā špakti ir lāpsta. Pirmo kārtu es tādu šitā čikts sametu. Pa bišķim. Nu, nevis pirmo kārtu, bet sākumā. Viņi tādi šķidrāki ir, pēc tam paņem un novelk. Kaut ko samet bišķi. Tā, lai viņš labāk pieķerās pie tās sienas. Sākumā baigi biezo uzreiz neliek. Vispirms šitā pāriet. Pēc tam biezo liek virsū. Tā man liekas. Es tur noskatījos YouTube kaut kas tur šitā arī darīja. Un ātrāk, man liekas, tā ir arī. Nekā likt uz
lielāks pakteļlāpis katru reizi, un tad vilkt. Šī tā tik samet. Tā, nu, pāris stundas pagājušas ir, kāds 5. Jāmēģina tās vadulas izraut ārā. Kaut kā. Tā, nu, jauna diena mums ir. Tagad jāpiegriež. Tagad diezgan traki izskatās. Pagaidām es te lampu uzliku, lai labāk redzu. Nu, šitos visus var te piegriezt tā, palīdzināt. Te stūrī tāpatās nāks vēl flīzes, tā kā tur arī var atstāt bišķiņi, ja kaut kas nav līdz galam. No, quality control. Tā, mēs vēl varētu salikt vadulas nākamajai nedēļai. Re, kur vakar es saliku šitien. Šitās te arī. Bet, jā, tur jāskatās ir. Tur ir 3 liku striķus, te re, kur 4. Grūti laikam redzēt, tos striķus ir. Balti striķi. Kur viņš te ir, re, kur viens striķis ir. Un, jā, viņi nedrīkst pa tuvu pielikt. To striķi, jo, tas striķi dodas tā kā līmeni. Un, pa tuvu, ja pieliek, tad nevar vairāk pielikt to tuvāk to. Ir maksimums kaut kādi 12 mm. Un tad, kad liek to vadulu, ja ir pa tuvu, tad viņš traucē šitien. Līdz ar to jāliek ir vairāk, bet vairāk liekot, mīnus tāds, ka vairāk materiāls tērēsies. Un tāpēc ir kaut kā jānotrāpa. Tagad es tos 4 striķus uzliku, lai arī ir precīzāk. Pirms tam, kad es liku 3, viņš tāds viļņains man bišķi sanāca. Beigās sapratu, dabūju raut nost un pa jaunu likt. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like a luminati. You can see me like a luminati. But I'm shining so bright. Don't come and try to shed some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring above. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. Jā,
Laika trūkuma dēļ es pats sāku apmest sākumā. Tāpēc kaut ko arī esmu iemācījies. Bišķiņ kā šitais uzvedās un kā to dara. Protams, vēl daudz jāmācās grieztus. Paldies Dievam, man te palīdzēja. Ar rokām būtu baigi ilgi tas droši vien. Bet, nu jā, tas droši vien būtu kāds 2 nedēļas. Nu, tīri darbā. Tas nozīmē, ka daudz nedēļas brīvdienas to būtu darījis. Vīkendos. Un jā, nu, palielam vienā dienā var apmest šitādu galu sienu un apakšā to mazo galu sieniņu tādu ar rokām. Otrā dienā viņi tur nogriež un pierīvē, lai būtu tāds smuks. Lai nepaliek šitāds. Jā, un tāpēc domāju, kaut ko esmu iemācījies no šitā visa. Kas nav slikti, droši vien dzīvē varbūt kādreiz noderēt. Reku domāju, pagriezīšu, bet laikam vēl jāls ir. Parādīšu, kā šitam it kā sanāk, bet īsti labi nav. Viņam vajadzētu, ka valk, redzi, šitā. Viņam vajadzētu krist nost visam šitā. Nevis palikt pie špakteļlāpstas. Kaut kas bišķi krīt, bet jā, redz, viņš vēl pa jālu. Bišķi vēl jāpagaida. Tikko piegriezām griestus. Šitos tagad jāpierīvē. Nu, kā izskatās. Diezgan ok, laikam. Man nepatīk šitās svītras. Bišķiņa varbūt vēl jāpāriet kaut ko pāri, lai nav tādas taisnas. Varbūt viņš izžūs un nebūs redzams. Jā, šitāda līnija laikam nav labi. Un tagad jāpiegriež šitā vēl ir siena, ko mēs vakar uzmetām fiksi. Nu jā, kādas stundiņas. 4 vienai šitādai sienai varētu būt. Aizņem laiks. Uzmešana, pēc tam nākošā dienā piegriešana un pēc tam norīvēšana. Iedara ar rokām to. Paskat, cik daudz te ir materiāls pa zemi. Šitais viss maksā naudu. Un vēl vienu māju varētu apmest, man liekas. Bišķiņ jāpievāc. Nu, vakar es te sasmērēju, izstās diezgan traki, protams. Te man liekas, ka vajadzētu vēl te krīt ārā man iesmērēt, bet nē, rekur es tādu šabloniņu uztaisīju. Šitā jāvalk nost tagad, rekur, es bišķiņ jau pavilku. Šitā jāuzveido. Ar apaļu stūrīti.
varbūt lielumu jāpaņem, jau jānogriež, un pēc tam ar šito vairāk tā uz augšu. Jā, te vēl spicāk jāuztais to galiņu. Laikam netiek iekšā. Vai arī jāatver loks. Jā. Jā, man te bišķiņi uztrauc šitās vietas. Šitās vietas baigi tūv sanāk. Maz tas apmetums. Par cik viņš slīpumiņā man ir bišķiņi, tas šablons. Viņš sanāk tuvāk malaitai. Līdz ar to tur mazāk tās otrā kārta ir. Cerams, ka tur nesāks kaut kas plesāt. Cerība nav labs plāns. Protams, bet baigi. Neko nepadarīs, laikam. Es tev pateikšu, tas ir viens čakars normāls ar šitām ailēm. Nezinu, kā būtu, ja būtu taisījis kā sākumā. Gribēju šitā te uztaisīt. Ja jūs atceraties, man liekas, kaut kad es teicu. Tad es izdomāju, varbūt labāk tomēr ar apaļiem stūriem taisīt ailes un ar apmetumu. Nu, es nezinu, laikam būtu mazāks čakars bijis, kā taisīt no koka. Bet, nu, jā, baigi aizņem laiks šitais. Nervus. Nav nekāda baigā medus maize. Šitais darbiņš. Bet drīz jau būs gatavs viss. Šitajās brīvdienās domāju pabeigt. Nu, gan drīz pabeigt. Rekur te palicis vēl šitā maliņa. Rekur šitā maliņa vēl palikusi būs starp stāvu. Un tad te tā apgraustā mala arī jāuzstājas gan jau apaļ. Tagad esmu apmetis. Šodien sestdien. Šitās te pārējās. Garo logu arī. Un tad rītā arī jāpiegriež un jāuz. Birstē jau nu nē, bet jāuzšvamē. Un šodien tās vakardienas jāpabeidz arī. Tad jau tuvojamies šitam finišam. Tas ir vāks. Es jau teicu, kāds čakars ar tām ailēm ir. Nu labi, laikam jau viss, laikam būs beidzot pievarēts, rekur. Šī tāda aile. Šitādas māliņas. Nu redz, te lien ārā bišķiņ tāds tie diegi. Tos piegriezīšu. Kad nožūs nākamnedēļ laikam. Tad šī tāda aile. Šī te neizlīd nekas, te labi. Un tāda aile. Tas laikam arī ar ailēm viss. Šitien durvīm es uzlikšu to koka aili. No koka būs, jo te baigi daudz staigās visvairāk. Un gan jau, ka uzsitīs kaut kur, lai nenolūst maliņi, tad es izdomāju to koku uzliksim. Jā, nu,
ar šo arī laikam šajā epizodē mēs beigsim darboties, jā. Man jau te jautā, kad ta būs, vai ta kaut ko dara ārtē pie tās mājas, kad ta būs gatavs. Nu, tad drīz jau laikam, kas saka, būs saldais ēdiens palicies. Nu labi, grīda arī beigies, saldais ēdiens vēl nav, bet pēc tam jau krāsošanas darbi un flīzēšanas darbi. Laikam nākošais, ar ko jānodarbojas. Kaut kā tā, teikt tik jāsavāc bišķiņ. Atkal.